Mani sauc Rāvs. Un mani sauc Martins. Un šis ir raidījums Rāvs gatavo. Mēs neesam pavāri, bet mums ļoti patīk gatavot. Mēs šodien gatavosim kanēļmaizītes. Man ļoti garšo šī recepte. Un tā ir arī ļoti ātra un vienkārša. Un šīs dienas Rāvs gatavo tēma ir pārtikas veikalu aizkulises. Paldies Dievam ir rulis, tāpēc mēs varam sev izgludināt mūsu priekšautus. Jā, ruļi īsti tam nav paredzēti, bet labi. Bet pirms mēs sāksim gatavot, aizbraucam ciemos. Laižam! Pieliecies. Šodien mēs esam atbraukuši ciemos uz Rimī loģistikas centru. Pēc būtības tā ir liela noliktava, kurā glabājas visi tie produkti, ko tu redzi Rimī veikalos. Tas ir mūsu noliktavas makets. Kas ir makets? Makets patiesībā ir tas, kā dabā tas reāli izstāsta, tikai daudz mazākā izmērā, lai tu varētu vienā vietā visu ieraudzīt. Tā ir mūsu ēka, kur mēs šobrīd atrodamies. Varat stādīties priekšā, cik ir patiesībā liels. Izskatās kā milzīgs futbola laukums. Kā veseli 12 futbola laukumi patiesībā. 12? Kas īsti notiek šajā telpā? Sākot no šīs līnijas pa kreisi ir lielākais Latvijā leduskapis, un šeit ir -25, tā ir saldētava. -25. 2000 kvadrātmetri tikai ar saldētavu. Mēs iesim tur. Nu, kāpēc gan ne? Nu ko, esat gatavi arī apstīties, kā tas reāli izstāsta arī dzīvē? Jā! Ejam! Vai atceries, maketā visās telpās bija tādi kā zili sietiņi? Ieejot noliktavā, saprotam, ka tie patiesībā ir plaukti. Tikai īstajā dzīvē nevis tukši, bet pilni. Jo kastes tajos sakrautas līdz pat griestiem. Kā jūs te visu saprotat, kas kur ir? Mums ir speciāla adrešu sistēma, kuru, protams, vada mūsu programma, kas palīdz mums strādāt šajā noliktavā. Te ir numurs un zem svītra koda arī ir iekodēta adrese. Kas ir šajā kastē? Trauks, kaut kāds stikla trauks. Bet kur tad jūs tās visas lietas dabūjat? Nu, jūs bijat iepriekš dažādās ražotnēs. Tā kā no visām šīm ražotnēm, kur ir vairāk nekā 1000, mēs pieņēmam preces šeit, pārbaudam to kvalitāti, to termiņus un vedam pēc tam uz veikaliem. Roboti! Jā, mums Toms jau brauc virsū un nevar sagaidīt mūs. Sveiks, Tom! Jā, tu nepārklausījies. Šeit strādā arī roboti. Ko viņš tagad dara? Toms ļoti pieklājīgi ir piebremzējis, lai neuzbraukt mums virsū, un tagad viņš brauc pakaļ tukšajām paletēm. Kaut kur Džerī būs drīz. Kā viņš var zināt, kas jādara? Tiek aizsūtīts no programmas uzdevums, un viņš saprot, kurā vietā ir jābrauc, kas ir jāsavāc un kur ir jāizved. Un mēs atkal savukārt skatoties datorā, mēs varam redzēt, kā viņš kustās, cik ātri viņš strādā, vai viņš neslinko. Un brauc arī tagad Džerijs arī viņam līdzi. Es jau taču teicu, ka viņi skrien viens otram pakaļ. Tāpēc mēs viņus arī nosaucam. Toms un Džerij. Kāpēc jūs vispār pieņēmāt robotus darbā? Viņi strādā labāk kā cilvēki? Viņi var pārvietot ļoti smagas lietas. Bet cilvēki mums arī ļoti daudz, un mēs bez cilvēkam arī nevaram. Bez Toma un Džerija noliktavās strādā arī vairāk nekā 300 cilvēku. Viņi gādā par to, lai veikalu plaukti nekad nebūtu tukši. Cik bieži jūs papildināt šo noliktavu? Papildinām mēs šo noliktavu katru dienu, katru stundu. Man liekas, Toms čaklāk strādā nekā Džerijs. Es Tomu jau otro reizi redzu. Trešo? Trešo jau redzi. Rekur Džerijs. Nē, mēs velti viņu apsākām. Viņš strādā arī ļoti čakli. Viņš arī cenšas. Bez Toma un Džerija te strādā vēl viens robots. Mēs ar Martinu to nosaucam par lielo robotu roku. Forša klaviatūra. Tā, tikai neko nespiediet. Citādi viņš līdās sadusmosies, sāks mums uzbrukt. Šī robota uzdevums ir palīdzēt sašķirot paletes. Un tagad, ko viņš dara, viņš paceļ to paleti, lai darbinieks var apstīties paletes no visām pusēm, saprast, vai viņa nav gadījumā lausta, piemēram, un tad saprast, kurā čupiņā būtu jāšķiro tagad šī palete. Nu, kur spiedies tagad? Mārtiņ, tu vari sesto. Viens no sesto uzspied. Kur ir sestais? Jā. Tagad var? Jā. Aiziet uz sesto. Skaidrs. Redzi, viņš uzreiz. Nāc uzspiedīs tagad tu. Tā, kurš tas ir? Redzi, caurums tiešām. Uzliekot preci virsū, tev vienkārši pārlūzis viss. Ir. Klausies, tu varētu strādāt šeit. Tev ļoti labi padodas. Ar robotiem esam sadraudzējušies, nu varam doties uz leduskapi.
Šeit glabājas augļu dārziņi, šeit glabājas visādi jogurti. Nu tad paskatāmies, kas mums te ir. Burkāni, plūmes, mandarīni. Ļoti daudz mandarīnu sāk nākt. Piens. Granāta ābolu garšo. Jā! Kāpēc tik daudz visu laiku brauka cilvēki, mašīnas? Kur viņi to visu vadā? Viņi to visu vadā katru minūti komplektē uz mūsu veikaliem. Jo brīdī, kad mēs te sakomplektējam, pircēja veikala pusē, viņš pērk ļoti aktīvi. Līdz ar to šeit darbs neapstājas nekad pat naktī. Ak, Dievs! Un cilvēki strādā naktīs? Arī naktī strādā. Pastaiga pa leduskapi bija tīri jauka. Tagad dodamies uz saldētavu. Nu jūs taču gribējāt saldētavā. Nu jūs varat sagatavoties tagad ziemai. Kā būs ziemā tagad Latvijā? Nu sakiet, lūdzu, ka te vismaz glabājas saldējums. Te glabājas ļoti daudz saldējumu. Kas tā pa noliktavu? Tā nav nolikta, tā ir mašīna, kas piebrauc un atver savas aizmugurējas durvis, lai izkraut preci noliktavā iekšā. Un šis ir pats lielākais robots, ko sauc par sortieri. Katra šī līnija ir viens veikals. Tad cilvēkam nav jādomā, viņš vienkārši pēc tam paņem un saliek rolkonteineros. Un pēc tam mēs vedam gar to pusi, tad kraujam iekšā mašīnās un vedam uz veikaliem. Tagad mēs redzam, ka piena produkti ir atbraukuši un mēs viņus sortējam. Katru stundu šeit pa pareiziem celiņiem tiek novirzītas 5000 kastes. Kad šī prece būs veikalā? Konkrēti šī prece būs veikalā jau rītdien no rīta. Pirms veikala atvēršanas šī prece jau būs veikalā, un mēs paspējam arī izlikt viņu leduskapjos. Tā kā droši var arī rīt no rīta nākt uz savu tuvāko rimi un svaigāko preci tur dabūt vēl. Kopumā šajā noliktavā glabājas 25 000 produktu. Tāpēc nākamreiz, kad dosies uz veikalu, atceries, ka produkti plauktos neiekrīt no zila gaisa. Lai tie tur būtu daudz un dažādi, svaigi un garšīgi, kāds iepriekšējā naktī ir čakli pastrādājis. Tāpēc iepērkoties vienmēr uzsmaidi jebkuram veikala darbiniekam, jo viņš noteikti ir to pelnījis. Es beidzot zinu, kā tas citrons nonāk līdz veikala plauktam. Tur bija roboti. Iedomājies, ja mums būtu virtuvē kāds robots, kā tu domā, ko viņš varētu darīt? Viņš varētu piebērt miltus, piebērt mīklu, piebērt citronu, piebērt ķirbi, piebērt visu. Es laikam visvairāk gribētu, lai viņš satīra virtuvi un izkrāmē traukus no trauku mašīnas, jo tas ir mans pienākums. Ralf, un kā jau mēs teicām, šodien mēs gatavosim kaneļmaizītes. Martīn, tu zini, ka tās nāk no Ziemeļa Eiropas? Īpaši daudz viņas ēd Zviedrijā, un tur viņas saucas kaneļu bulle. Un oktobrī atzīmē īpašu kaneļmaizīšu dienu, un tad viņas ļoti daudz cep un ēd. Ārprāts, man arī tagad sagribējās, bet jābrauc uz veikalu pēc sastāvdaļām. Braucam uz veikalu. Hops, ejam iepirkties. Tu zini, kur ir cepam papīrs? Nē, man nav nejausmas. Tas gadījumā nav tieši priekš kaut kādām bulciņām? Jā, mēs ņemsim šo. Tas iet grozā. Kas nākamais? Sviests. Ralf, tu atceries, kur ir sviests? Es atceros tur. Kas nākamais? Mēs ņemsim šo. Kā tu domā, kur varētu būt mīkla? Pie maizes. Jā, labi. Starp citu, mēs varam paņemt arī cukuru. Jo mums vajag cukuru. Paga. Labi. Un tagad ejam pēc mīklas. Dievs, cik garšīgas bulciņas, pīcas, maizes, krosāni. Es atradu. Tā, mums vajag puskilogramu. Cik tas ir? Tur ir kilogramu. Tur dažādos svaros. Nezinu, varbūt. Ok, es palīdzēšu. Ņemsim šo te. Ok. Un Kas tālāk? mums vēl vajag kanēli. Tas ir viss? Jā,
ir ļoti forši, ka var šādu mīklu nopirkt. Savādāk mēs vēl kādas 2 stundas tādu taisītu. Tas ietaupa mums 2 stundas. Tā ir kanēlis vispār. Jā. Jā. Baltais kanēlis. Labi, viss? Tas arī viss. Ejam uz kasi. Tik ātri. Šoreiz gan sanāks lēts deserts. Mums ir 1, 2, 3, 4 lietas. Es pirmoreiz mūžā pērku mīklu. Ok, viss. Skaties, es varu samaksāt ar telefonu. Kā tu to izdarīji? Es pievienoju karti telefona. Tā ir viena un tā pati karte, tikai viena ir virtuāla. Man telefons vienmēr ir līdzi, un ja es aizmirstu karti, es varu samaksāt ar telefonu. Un nevajag maciņu staipīt līdzi. Labi, saliekam visu maisā. Esam atpakaļ virtuvē. Beidzot ķersimies klāt mūsu kanēļmaizītēm. Bet tā bija vieglākā iepirkšanās visā pasaulē. Tā, tos izbārsti. Varbūt tā būs arī vieglākā gatavošana, jo, kā redzat, mīklu kāds mūsu vietā jau ir uztaisījis. Ok, vajag aprulēt to rulli ar miltiem. Lai pie paša ruļa nepieliktu tā mīkla. Ak, Dievs, cik ļoti viņa ir uzpūtusies. Tas ir rauga darbs. Tagad jāmēģina kaut kā dabūt ārā. Viņa krīt. Ok. Martīts, skaties, paņem bišu rokām miltus un arī bišus mīklas var uzbērt. Mēs viņu varam apviļāt tā kā. Atceries, kā mēs taisījām picu. Ok, un es nolaišu. Martīn, un tagad mierīgi rulē šo majestātisko mīklas kluci. Mums viņu vajag izrulēt tādu diezgan plānu. Kanēļmaizītes gandrīz katrā valstī taisa atšķirīgi. Tas ir ļoti interesanti, cik dažādi it kā vienu un to pašu maizīti var pasniegt un pagatavot. Piemēram, Amerikā viņas pasniedz ar tādu krējumu glazūru, un tad viņas ir nenormāli saldas. Tās izklausās ļoti labi. Savukārt Dānijā viņas sauc par kanēļa gliemezīšiem. Martin, kā mēs viņas sauksim? Kanēļa piramīdas. Uzcepsim, tad redzēsim, pēc kā viņas izskatās. No vidus uz malu, no vidus uz malu. Ak, Dievs, Martin! Tu esi vienkārši šmulis. Apskatāties uz viņu. Martin, uz tava vēdera var rulēt mīklu. Nu, uzber kanēli, un tad es pats būšu kanēļmaizīte. Ok. Nu labi, nē, tā nav laba doma. Kāpēc? Es būšu kanēļmaize. Liela tev garšos. Bet tad jau man nebūs vairs palīga. Ko mēs darām tālāk? Mēs izkausējam 100 gramus ar sviestu. Ķer! Ķer un met atpakaļ. Mārtiņ, mums jau viņš ir diezgan pakusis. Un tu tikmēr sajauc vienu ēdamkaroti ar kanēli kopā ar 7 ēdamkarotēm ar cukuru. Labi, liekam katlā. Vienu ēdamkaroti, jā. Darīts. Starp citu, jūs zinājāt, ka kanēli iegūst no kanēļa koka mizas? Ok, 1. Tātad, ja jūs ēdat kanēļmaizīti, tad jūs ēdat koku mizas. Bet tagad noliekam viņu pavisam nedaudz malā, lai viņš nav tik ļoti izkusis. Ok, kas man jādara ar to? Es tagad kārtīgi samaisīšu. Ralf, pietiks ar to, nevajadzēs vairāk kanēli. Nē, būs labi. Pabeidzu. Ļoti labi. Un tagad mēs kļūsim par krāsotājiem. Glaznotājiem. Pareizāk sakot. Sviesta glaznotājiem. Ok. Skaties, pagaidi, parādīšu, kas jādara. Martin. Ralf, to jau es apgleznojis savu seju. Stipri nespiežam un ņemam daudz sviestu tā, lai ir riktīgi slapš. Un tā visu nopinzelējam. Un vienā kanēļmaizītē ir no 250 līdz 400 kalorijām. Tas ir daudz. Pēc tam būs daudz jāsparto. Bet es jau sportoju. Tāpēc jau tu vari ēst kanēļmaizītes. Es eju futbolā un peldēšanā. Kurš vēl no jums iet futbolā? Sveiciens Emīlam Karaļukam un Bruno Celmiņam. Tie ir mani futbola draugi. Un tagad mēs pārberam pāri mūsu kanēļu cukuru sajaukumu.
Jūs zinājāt, ka kanēļa garša ir atšķirīga no vietas, kur tas aug? Un starp citu, vienīgo īsto kanēli iegulst Šrilankā. Mārtiņ, tu zini, kur tas ir? Nē. Tā ir sala netālu no Indijas. Bet vispār jau kanēli daudzās valstīs audzē, piemēram, Ķīnā, Indijā, Brazīlijā. Mūsu plācenis izstās lieliski. Smaržo lieliski. Tikai kā mēs to tagad dabūsim uz pannas? Es nezinu. Zvanam šefpavāram? Jā. Zvanam. Čau! Čau! Mums ir kanēļmaizīšu plācenis, bet mēs nezinām, kā to vislabāk dabūt uz pannas. Vai tu vari mums kaut kā palīdzēt? Čau! Starp citu, kanēļmaizītes ir manas mīļākās maizītes, un es ļoti labi viņas gatavoju. Bet, ziniet, lielākā daļa cilvēku sarulē viņas tādā lielā desā. Un tad ņem nazi un griež, spiežot, un tad kanēļa masa visur iet ārā, un tās maizītes ir, es varētu teikt, diezgan nesmukas. Lai no tā izvairītos, jūs vienkārši sagriežat pirms tam un rulējat pa vienai maizītei. Viņas iztīsies vienkārši burvīgas, kā bez mazai no veikala plaukta, bet garšīgāks. Lieliski! Paldies! Atā! Tā! Un tagad mēs ar šo super īpašo Uzmanīgi! instrumentu. Nenogriez greizi! Vispār laikam tas ir picas nazis. Jā, bet tas nekas. Skaties, es viņu ņēmu šitā un uzmanīgi rulēju. Es joprojām rulēju. Un tad, kad ir pats šis te galiņš, mēs viņu paliekam te apakšā un liekam uz pannas. Tagad es sapratu, kāpēc Dānijā viņus sauc par gliemzīšiem, jo viņi ir tiešām sanāk kā gliemzīši tādi. Griežam. Tas ir ļoti uzmanīgi jādara un ļoti atbildīgi. Ak, Dievs, man ļoti patīk, kā tā izskats. Hops. Ak, nē. Es varbūt uztaisīšu vēl vienu, jo šī būs ļoti maziņa. Šitā būs kaut kāda bēbīšu kanēļmaizīte. Ak, Dievs, man galīgi nesanāca, kā makarons. Tādas, diemžēl, tev. Es varu pamēģināt kaut kādu citu formu uztaisīt no tā. Jā, mēģini. Ļoti svarīgs moments. Tagad mēs tās būciņas nevis liekam cepties, bet uz 30 grādiem aptuveni kādas 20 minūtes ieliekam uzraudzēties cepeškrāsnī. Un tikai pēc tam mēs viņas cepsim. Ralf, es uztaisīju brilles. Ralf, ieliec abos caurumos, Nē, kāpēc? lai būtu kā brilles un acis. Kamēr Mārtiņš rulē pēdējo, es ielieku nevis cepties, bet uzraudzēties. Tagad mēs gaidām. Ilgi mēs Manām gaidām. brillēm ir acis. Jā. Un tad, kad viņas cepsies, viņas piepūtīsies un būs viens grauzdiņš. Tagad 20 minūtes ir pagājušas un skatieties, kāds rezultāts. Viņas ir uzpūtušās, brilles arī ļoti labi smaržo. Un tagad mēs viņas liksim cepties uz kādām 8–10 minūtēm. Jā. Un es savas brilles arī gribu izcept. Viena panna izcepsies un tāda labi? Jā. Mūsu maizes ir izcepušās, ļoti labi smaržo un arī ļoti labi izcepās. Paskatieties, kādas man tās Brilles, jā. brilles. Viņas ir ļoti lielas, ļoti labi smaržīgas un noteikti arī ļoti garšīgas. To aizmirs vienu pieminēt, ļoti karstas. Mēs varam 3. novembrī Latvijā pasludināt par kanēļmaizīšu dienu. Nu, šodien noteikti. Jūsu uzdevums arī ņemiet vecākus aiz rokas un uz virtuvi gatavot. Un kā jau parasti, uzzīmē savu mīļāko ēdienu un piedalies konkursā. Iesūti savu zīmējumu TV3 un laimē dāvanu karti 30 eiro vērtībā no Rimi. Un, protams, arī mūsu skaisto Ralfs gatavo krūzīti. Un mēs jau teicām, ātri, lēti, garšīgi. Gatavot ir stilīgi. Tiekamies nākamajā nedēļā. Atā! Kur lai es ņemu? Es ņemšu šo te. Mēs netēlojam, reāli. Tā kā zelts vienkārši.
mēs vēl nepaspējam. Ļoti garšīgi! Jums tas noteikti ir jāizmēģina. Jau šodien pat obligāti